14. februāris bija Valentīna diena. Mēs bijām Rīgā ar manu vecmammu. Un tad kaut kur mēs sākām taisīties, viņš šausmīgi sāka pucēties. Domāju, kas tam tagad uznāca? Viņš tur uzvalc, viņa gandrīzai uzvāk. Es biju saģērbies, viņa nesaprata, kāpēc esmu saģērbies, tā kā diezgan oficiāli, un bildināšana notika. Uz Juglas ezera bija ziema, bija aizsalis, un mēs gājām, bridām. Tad mēs bridām pa to sniegu, viņš pa to taciņu man iet pa priekšu, un tur runā, man tur kaut ko. Un es tur klausos, viņš kā parasti tur filozofē, klausos tur kaut ko. Un es pagriezos, nokritu viņai ceļos priekšā. Beigās viņš vienkārši nokrīt man uz ceļiem priekšā. Es biju tādā šokā, kad vispār. Es viņam pat sākumā neatbildēju. Jā, es vienkārši teicu, ka viņš nav īsti normāls. Es Lauma. Ņēmu tevi, Lauma. Ņēmu tevi, Einā. Ar laulāto sievu. Ar laulāto vīru. Un apsolu. Būšu tev uzticīga. Būšu tev uzticīga. Lai tevi mīlētu un cienītu visās savās mūža dienās. Visās savu mūža dienās. Ir unikāls, man liekas. Viņam nav tādas īpašības kā citiem. Viņš ir nestandarta cilvēks, manuprāt. Pirmkārt, ir māka savaldīt mani. Jo, man liekas, ne katrs, kurš spēja savaldīt mani. Un mierīga, pacietīga, gudra, dzīves gudra. Viņš ir gādīgs, mīļš, romantisks, ļoti daudz visādas idejas viņam ir. Un ar viņu nekad nav garlaicīgi.